Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, esiet bagātīgi svētīti. Es jūs svētīju Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un Dieva vārdā teica, ka cilvēks no saviem sirds krājumiem, viņš var izdot labu vai ļaunu. Un paldies Dievam, ka mēs viņa bērni varam no saviem sirds krājumiem izdot to labo, ko Dievs ir mūsu sirdī devis. Amen. Un kā apostols Pāvils teica, ja es kaut ko labu varu darīt, tas ir no Dieva. Ja es kaut ko labu varu darīt, tad tas ir no Jēzus Kristus. Amen. Un tas nav no mums, bet tas ir no Dieva. Amen. Jo kā apostols Pēteris, viņš saka, ka mēs esam azimuši ne no iznīcīgas slēgas, bet no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Mēs neesam atzimuši no tēviem. Jēzus Kristus, ja, tad es neesmu atzimis, tētis un māma nav izmainījis manu dzīvi, bet Jēzus Kristus un Nācerets ir izmainījis manu dzīvi. Un viņš ir man darījis laimīgu, un viņš ir izmainījis mani. Tēvs un māte man ir mācījuši, bet tas kungs, viņš māca kaut ko vairāk. Amen. Viņš māca kaut ko dziļāk. Un viņš māca mīlēt, viņš māca domāt par citiem cilvēkiem apkārt. Viņš māca sludināt evaņģēliju, viņš maina no iekšienes. Un reizēm pat to nevar iztulkot kaut kā vārdos, kaut ko pateikt, bet Dievs maina mūsu sirds, Dievs maina mūsu dzīves. Un viņš ir vakar, šodien tas pats un mūžīgi. Amen. Jo, ja es saku, es tēvu, māti vai savus bērnus mīlu vairāk nekā manis nav manis vērts, tad savu ģimeni, jā, vai tu mīli vairāk. Vienmēr jābūt, Jēzus ir pirmā vietā. Jēzus Kristus ir tas, kas mūs var vienot. Jēzus Kristus, kas vieno vīru un sievu. Jēzus Kristus ir tas, kas izmaina ģimenē attiecības starp vecākiem bērniem. Viņš ir tas, kas spēj izmainīt pilnīgi visu. Amen. Viņš ir tas, kas maina un maina mūsu dzīves. Amen. Paldies Dievam. Un darbā man bija tāda situācija, kad tur bija, kāds cilvēks, ja viņš tur notatuvējies visādiem puķiem, visādiem valiem, notatuvējies, ja, strādā, viņš cep šos kartupeļu frī, un kā šeit ir tas ieciens, ja, chaps and fish, chaps and fish, tad kartupeļu frī un zivs, ja, kas tiek iemercēta mīklā un pēc tam ceptēļā, un tāpat kartupeļu, ja, kartupeļu frī, un viens tā, vienkārši viņš slikti attiecās pret mani, un es saprotu, ne pret miesu un asnīm man jācīnās, bet pret valdību varām šiem tupsības pasaules valniekiem un pret ļauniem gariem pasaules telpā. Un es vienkārši teicu, Jēzus, ņem varu un autoritāti, ko tu esi man piešķīris. Un es Jēzus Kristus vārdā, nāceriešu Jēzus Kristus vārdā, es sasaistu šo ļauno garu, kas viņu ietekmē, lai darītu man ļaunu. Un tad, kad es viņu sasaistīju šo garu, pēkšņi šis cilvēks izmainījās. Un vakar es biju darbā, viņš teica, čau, Armando, un tur priecīgs, un izmainījās. Un tas nozīmē, mums kā kristiešiem saņem varu un autoritāti, un ne pret cilvēku jācīnās, bet jāatcerās, ka es cilvēka stāv, ja šie ļaunie gari, ja cilvēks stāv Dieva gars, no viņa plūst prieks, no viņa plūst mīlestība, no viņa plūst dzīvība. Ja, no viņa plūst dzīvība, no Dieva nāk viss labs dāvans, un ja no Dieva nāk viss labs dāvans, tad arī tu no saviem sirds krājumiem izdod tikai labu. Amen. Amen. Pareizi. Un es šodien ilustīšu no Jāņa evaņģēlija, tad Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa no 31. līdz 38. pantam. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas sākuši ticēt viņam. Tad Jēzus teica, jūdiem, kas sākuši ticēt viņam, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tad viņi atbildēja, mēs esam Ābrahama dzimums, un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi, neviena cilvēka vergi. Kā tu saki, jūs būsiet brīvi? Un Jēzus viņiem atbildēja, patiesi jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs, bet vergs nepaliek visu mūžu mājās. Dēls gan paliek visu mūžu. Ja nu dēls jūs darīs brīvi, jūs patiesi būsiet brīvi. Es zinu, ka jūs esat Ābrahama dzimums, un tomēr jūs mani meklējat nokaut, jo maniem vārdiem jūs starpā nav vietas. Ko es pie tēva esmu redzējis, to es runāju, un jūs darat to, ko esat dzirdējuši no sava tēva. Tad Jēzus saka,
tiem jūdiem, kas sāka viņam ticēt. Ja jūs paliksiet manos vārdos, jūs patiesi būsiet mani mācekļi. Ja tu paliksi Jēzus Kristus vārdos, ja Jēzus Kristus vārdam, ko viņš runāja, šajā Bībeles panto, šajā Dieva vārdā, ja šim vārdam ir vieta tavā sirdī, ja šim vārdam ir vieta tavā dzīvē, tad tu patiesi esi viņa māceklis. Amen. Ja viņa vārds mājo tevī. Un Jēzus saka, jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs tevi brīvu. Amen. Bet, kad tu lasi Dieva vārdu, un tu atzīsti patiesību, un šī patiesība tevi dara brīvu. Amen. Tu lasi Dieva vārdu, tu iedzinies tajā. Šis vārds iekrīt tavā sirdī, tas nes augļus, tas uzdīgs tevī. Un ļoti svarīgi, ka tas vārds, ko tu lasi, ka tas nepaliek tikai tavā prātā. Tev vajag lasīt un lasīt un lasīt un lasīt, kamēr iet tavā sirdī, kamēr iet tavā garā. Amen. Un tu vienkārši tevi piepildi šī rema, šī atklāsme, un šis vārds kļūst dzīvs. Viņš nekad nekļūst dzīvs, ja tu to visu uztveris katru dienu tikai prātu. Amen, kā viena meitene, tad, kad viņa teica, kad viņa redzēja kad Bībelē teica, kad mirušie tiks tiesāti pēc grāmatām, tie, kas rakstīti, viņu darbi tiks rakstīti grāmatās. Un tad, kad cilvēki tiks uzcelti no mirušiem, viņi tiks tiesāti pēc darbiem, ko viņi savā dzīvē darījuši. Un bieži vien, ja mēs tikai uztveram savu prātu, Dievs grib mūsu sirdi. Viņš grib, kāpēc viņš grib sirdi? Viņš grib mūsu visu. Viņš negrib kaut kādu daļu, ka tu atdod. Viņš grib, lai tu atdod sevi visu viņam. Amen. Un jo tu vairāk piepildīsies ar patiesību, ar Dievu vārdu, tas darīs tevi brīvu. Ja es saku, tas vārds, ko es runāju, ja tu to paņem savā sirdī, ja tu dzīvo šajā vārdā, tas darīs tevi brīvu un laimīgu. Dieva vārds darīs tevi brīvu un laimīgu. Tu atzīsi patiesību, un patiesība tevi darīs brīvu. Tie viņam atbildēja, mēs esam Ābrahama dzimums, un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vēri. Kā tu saki, jūs būsiet brīvi? Viņi saka, tad šie jūdi, kas sāk viņam ticēt, mēs esam Ābrahama dzimums, un nekad neesam bijuši neviena vergi. Kā tu saki, mēs būsim brīvi? Un ja es tālāk saku, kas grēku dara, ir grēka vergs. Kas grēku dara, ir grēka vergs. Ja? Bet vergs nepaliek visu mūžu mājās, dēls gan paliek visu mūžu. Jēzus Kristus ir augstais priesteris, kas nosēdies pie tēva labās rokas. Viņš ir mūžīgi dzīvs, lai aizstāvētu. Viņš ir mūžīgi dzīvs, lai atbrīvot no grēka. Viņš ir mūžīgi dzīvs, lai darītu tev brīvu no grēka, no šīs tums, no šīs pasaules. Darīt tevi brīvu. Viņš ir dzīvs, un viņš ir augstais priesteris. Augstais priesteris, kas sēž pie tēva labās rokas, nāca pie Jēzus. Viņš ir mūžīgi dzīvs, lai tev aizstāvētu un lai tev palīdzētu. Un ja es saku, ja jūs dēls darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Ja Jēzus Kristus tevi darīs brīvu, tu patiesi būsi brīvs. Tu patiesi būsi brīvs. Jēzus ir atbildi. Nāc pie viņa. Viņš darīs tevi brīvu. Viņš darīs tevi laimīgu. Viņš darīs tevi laimīgu. Nāc pie Jēzus Kristus un dzīvo viņa vārdā, un tas tev darīs brīvu. Amen. Un viņš saka, tad šie jūdi, kas saka ticēt, ja viņi saka, mēs esam Ābrahama dzimums un nekad neesam bijuši vergi. Bet ko Jēzus saka? Viņš saka, es zinu, ka jūs esat Ābrahama dzimums. Un tomēr jūs man meklējat nokaut, jo maniem vārdiem jūs starpā nav vietas. Un es ļoti gribētu, ka tavā dzīvē Jēzus Kristus vārdi, ko viņš runā šais evaņģēlijs, kad šiem vārdiem ir vieta tavā dzīvē. Ka šiem vārdiem ir vieta tavā dzīvē. Un vai šiem vārdiem ir vieta tavā dzīvē. Ja es saku, tas cilvēks, kas dienām un naktīm pārdomā viņa vārdu, tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens upēm, kas vienmēr laikā nesīs augus, un viss, ko viņš dara, viņam labi izdodās. Amen. Ne tāda ir bezdievi, tie kā pelavs, ko vējš aizpūš projām, tāpēc grēcinieki nepastāvēs draudzē. Nepastāvēs grēcinieki draudzē. Dzīvā draudzē.
Kristus draudzē. Mums šodien ir jānāk pie Kristus, viņš maina mūsu dzīves, jo mēs nevaram dzīvot tālāk, tā kā mēs esam dzīvojuši. Amen. Mēs nevaram iet kompromisā ar grēku, un mēs nevaram iet kompromisā ar šo pasauli. Mums ir jādzīvo svēta dzīve. Un tas ir tas, ko mēs, varbūt kristieši var būt, bet tieši tā arī ir aizmirsuši. Mums ir jātiec pēc svētas dzīves. Jo maniem vārdiem jūs starpā nav vietas. Es par Dievu esmu, ko es no Tēva esmu dzirdējis, to esmu darījis zināms. Ja es saku, visu, ko esmu no Tēva dzirdējis, esmu darījis zinām, bet maniem vārdiem jūsu dzīvē nav vietas. Un, ja es runāju to, ko dzirdēju no Tēva, un jūdiem viņš saka, bet jūs darat to, ko esat dzirdējuši no sava Tēva. Un rīt es runāšu par to, kas tad ir šiem cilvēkiem Tēvs, un bieži vien arī daudziem, nevis bieži vien, bet ir daudziem cilvēkiem arī Tēvs viņu dzīvē, no kā viņi klausās un kam viņi seko. Bet mūsu Tēvs ir debesīs, varenais Ābrahama, Īzaka un Jākaba Dievs, varenais Cebots, dzīvais Dievs ir mūsu Tēvs, katram no mums, viņa bērniem, kas atdevuši savu sirdi viņam. Dievs ir mūsu Tēvs, Jēzus ir mūsu pestītājs, mūsu glābējs, mūsu draugs, mūsu brālis, mūsu mācītājs, mūsu varenais Dievs, Jēzus un svētais gars, kas ikdienas mājo mūsos un vada mūs visā patiesībā. Paldies svētajam garam par šo brīnišķīgo piektdienas dienu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Jēzus Kristus vārdā.